Reku no Oakley mums bērniem ir pieejams 3 dažādas elektriskās zobirstas. Ir šāda te, kas saucās Easy Kids, ir šāda te, kas saucās Oakley Kids, un šī te, kas ir X-Kids S. Godīgi sakot, šo modeli es neņemtu, jo tas ir tieši tas pats modelis, kas rekur Easy vienkārši. Šajā versijā viņam tur virsū ir to ķēmiņu sazīmēt, bet birsti ir identiski ar vienādu jaunu. Un, piemēram, šai te, ko ar tiem ķiņķēziņiem, viņi maksā 20 eiro, kamēr reku parasto Easy jūs varat dabūt tikai pa 13 eiro. Tev šobrīd beigusies zilā krāsa, bet drīz būs, un oranžā krāsa ir pieejama diezgan daudz. Līdz ar to, šī tāpat birsta tikai bišķi dārgāka. Savukārt šī te, viņa ir viena no klusākajām, viņai ir 2 dažādi tīrīšanas režīmi, un viņai jau ir arī speciālā bērnu galviņa ar mīkstākiem sariņiem iekšā. Tad šī te no visām 3 ir vislabākā, jo viņai jau iekšā ir ekrāns, un tie ekrānā pēc zobu tīrīšanas viņas sarkanā krāsā iezīmē tās zonas, kuras nav pienācīgi iztīrītas, līdz ar to bērniem ir vieglāk saprast, kur viņiem vēl jāiztīra, kā arī viņa iedod rezultātu no 0 līdz 100%, cik labi vai slikti tie zobi ir iztīrīti, un vēl klāt nāk jau ceļojuma futlārs, un šādi te maksā 49 eiro, var dabūt vai nu rozā, vai tādā melnā krāsā, un iedot atlaižu kodu SILTI līdz mēneša beigām būs papildus 5% atlaide.